Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Jau drīz tu tiksi iepriecināts. Šodienas rakstu vieta. Tad ļaudis rietumos bīsies tā kunga vārdu un austrumos viņa godību, jo viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzen tā kunga dvaša. Jesajas 59. nodaļa, 19. pants. Šodienas pārdomas. Nesen, salīdzinot dažādus Bībeles tulkojumus, pamanīju, kādu lielu atšķirību var radīt vārdu secība teikumā. Dažos šā panta tulkojumos lasām, ka ienaidnieks nāks kā upe, bet citos, ka Dievs nāks kā strauja kalnu upe. Viens ir skaidrs, pret Dievu neviens nekad nespēs nostāvēt. Zīmīgi, ka kalnu upe var būt izkaltusi bez ūdens ilgu laiku, taču, kad kalnos nolīst lietus, tā pēkšņi piepildās ar ūdeni, kas ar nevaldāmu spēku aiznes prom visu, kas aizņēmis upes gultni. Šī brīža situācijā kādam tiešām var likties, ka ienaidnieks nāk kā upe, taču tā nav pareizā perspektīva. Patiesībā, kopš tu atzini Jēzu par savu kungu un glābēju, tu kļuvi par Dieva bērnu. Un tāpat kā jebkurš mīlošs tēvs, arī tavs debesu tēvs iestājas par tevi, lai dāvātu tev glābšanu un uzvaru. Ja pat tev šķiet, ka palīdzība kavējas, esi drošs, ka tā nenokavēs, jo tavs debesu tētis valda pār laiku un apstākļiem. Viņa plāns jau ir pilnā darbībā, un jau drīz tu tiksi iepriecināts un patīkami pārsteigts. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi tu esi mīlošs tēvs un zini, kad un kā vislabāk pasargāt savus bērnus un dāvāt tiem uzvaru. Es ticu, ka viss notiekošais tiks vērsts man par labu, jo es mīlu tevi un paļaujos uz tevi. Jēzus vārdā. Āmen.